nu tu rādi savu seju, vai nu tu rādi savu seju, vai nu slēdzos nost. Nu, come on, nu ko tu? Nu, ko, come on, nu, bandīts, nu, beidz, tu tagad tāds maz bērns, nu, beidz. Nu, jau uzliec lielāku ekrānu. Nu, jā, nu, uzliec, parādi savu seju, nu, parādi, kāds tu esi vīri, nu, smieklīgi. Mēs tagad zinām tāpat, kā tu Lašāri, tu, Vācijas, tu perdeli, atbrauc ciemos. A, kāpēc man pie tevis būtu jābrauc? Tu man esi kāds paziņa vai draugs? Tu gribi man redzēt vai negribi? Nē, es tev gribu, man tu neinteresē tādā ziņā. Tu, ja es uz vīriešiem, man nestāv, man ar sievietes patīk. Nu, parādi savus acis, nē, tad es slēdzos nost, davai, tad, ja tu neesi, ja tu man solīgi, ka tu ieslēgsi un ieslēdz, davai čau. Ko tu nomīzi pastāst? Ko nomīzi? Mums bija noruna bandīts, mums bija noruna, ka tu ieslēgsi kameru un parādi. Es neieslēdz kameru? Nē, tu ieslēdz. Tur vārdu tu nesaprati. Redzi. Saprotu, juridisks dokuments ir kāds, ja? Tāds kā punktā rakstīts, saproti? Ja punktā rakstīts ieslēgt kameru, es ieslēdzu kameru, idiot. Es tev apsolīju. Nu, labi, ieslēdz, bet tu vismaz vari arī civilizēt. Tu māki runāt civilizēt, vai tu tikai māki runāt? Runā ar mani civilizēt, jā. Es jau tevi runāju civilizēt, tu neesi pamatījis. Pēc tev runāju, tevīm civilizēt šobrīd runāju. Nu, davai runā. Nu, ko tu gribi? Nu, tad uzdod jautājumus, tu jau man aicini. Nē, nu, davai stāstu runā, kur pa kādām... Nē, šis ir jūsu strīms, es esmu jūsu vīrs. Dēls tev neaicina, Dēls tev neaicina. Pagaid, lietā būšu apakaļ. Pagaid, mums ir kaut kā vajag tā, lai mēs te varam diskutēt, nevis, lai te bardeks. Nu, jā, bet tu vienkārši tā, bišķiņ tā apbīdnīja to, ka viņš saka to, ka Dēls man neaicina, Tā viņš vēl viņam reāli нужно определиться, блядь, nu, dēls vai bandīts, nu, ko viņš no mums grib, nu? No. Beidzot, bandīts kameru ieslēdz. Tu jau seju nerādi, tāpēc, ka tev ir bailes parādīt sevi, ja seju. Tikai tas vienkārši bandīti liecina par to, nu, tu vismaz noklausies. Tu vismaz, vispār nekāda problēma nav, vecīgi. Nē, tev ir problēma. Tu, ja tu varētu rādīt, ja tev nebūtu problēma, tad tu netaisītu šitādi. Labi, ko tu gribi no manas sejas? Nu, bet es neesmu komiks. Labi, aizmirst savu seju. Man viņa nav tik svarīga, aizmirst stāsti, ko līdz kāds nav svarīgi vīriešu sejas, jā, tā kā tev. Tev viss tie dibeni caurumi, viss tās tēmas tev ir ļoti svarīgas. Man viņas nav svarīgas, atceries, ja? Tas ir pirmkārt. Otrkārt, atbild par to savu, ko, ka tu tur rakstīji pa mīlas vēstulēm, ko tavu māte ir rakstījusi. Izstāst, kurš... Tas jau ir humors, ir tāpat tā pagaidi, ja tu mūdi, es arī mūdāt. Mēs tulītāk, mēs parādīsim tās mīlas vēstules, ko tavu māte ir rakstījusi. Nu, bet tā to jūs tiek, ka man māte paša galā. Nu, kur ir problēma? Es saku, paga. Davai sarunājam pa manīm runājam. Tā tava propaganda ir visos līmeņos, jā? Tu esi... Labi, klausās. Davai, klausies, klauns. Izstāsti man, tāda parastākā aritmētrika. Cik ir 90% no 90 izstāst? Nu tā, vienkāršotā variantā, kas jāzina 7. klasē. Kas ir kalcinators izstāst? Man tad atbild, kad tu man pateici, kas ir kalcinators cementē rūpnīcā, es tev pateikšu, kas ir... 90% no 90. 90% no 90, tas būs 82 vai kaut kur tā, no galvā es nevaru izrēķināt. Kāds 82? Kā tu to sarēķināji? Galvā procentuāli apmēram paņem vienkārši izrēķinu. Proporcionāli izrēķinu. Cik ir 9 reiz 9? 45. 13. Jā, nē, 18, es kļūdījos 18. 9 reiz 9 ir 18. Jā, otrādi tikai. Ko tad? Nu jā, tu jau nesaproti, tev pat saproti bandīt, tu pat nesaproti, ka es tev uz muļķi 18, kas ir 81 ir otrādi, nu klauns tāds. Dēlī, varēs man šito laivu atsūtīt pēc tam? Nu, protams, ka varēšu. Bet taču visi zina, bandīt, ka tas ir 18, tas nav, tas ir 81, to taču visi zina. Ko tu gribi no tā parādīt? Klausies, klauni. Kāda ir pirmā krāsa Krievijas karogā? No augšas. Nezinu, es neesmu pa Krievijas karogu, to es tev taču nemācēšu pateikt. Kāda Ukraiņiem ir pirmā krāsa augšā? Man liekas, augšā ir zils un apakšā ir dzeltens. Nu, taču zini. Jā.
Zils balts, sarkans, zils. Ko? Tu taču zini, ka es to zinu. Ko tu uzprast kāds nopietnas jautājums, nevis šitos te tāds kaut kāds klauni jautājums. Tu kaut ko nopietni sakarīgi, tu vari parādīt, ka tu esi intelektuāli pārāks, vismaz pa manīm. Jā, Parādu. Cik ir 10% no 100? Ko? Būs kāds normāls jautājums. Nu labi, pēdējais jautājums, cik ir 10% no 100? 10% no 100 ir 100, cik es gribu, cik es gribu. Es taču netaisos, es saprotu, bandīt, tu ņirds vien nepaman to, ka es pa tevi ņirgājos šobrīd, tāpēc, ka tu jau pa tevim ņirgājies, ja tu saproti, tu jau Pīdēs, tu ņirgājies. Atbild uz jautājumu, bet kurš tu... Nē, normāli jautājums, davai pa tēmu, Rona, jūs gribat no kaut ko maniem zināt. Ai, jā, es labi. Saspīdāju, labi. Nu, normāls jautājums uzdod, nevis šitos, ko es saskatījušies kaut kādās tās filmās un tādā garā. Tu taču, bandīt, tu taču zini, tas ir loģiski. To zini visi, ka jebkas tas ir bērndārs jautājumi. Kaut ko nopietnāk, būs arī kaut kāda nopietna jautājuma, kaut kāda sakarība. Tas ir jautājums, kas jāzina 7. klasē. Jā, bet es teikšu, to taču visi zina. Saproti, tu... Zinā, nevis zina. Klausies stulbeni, nevis zina, bet latviešu valodā nevis zina. Cik es saprotu, nebūs. Es domāju, ka te būs normāla diskusija. Nē, nu, kad tu klausies. Būs normāla diskusija, vai es slēdzos nost. Nu, pagaidi, klus, viss klus. Varam mierīgi. Tur jau tā lieta, es mierīgi runāju, mierīgā balsī, viss normāli, es normāli pieslēdzos, paklausīties, ko gudri vīri runā. Klausies, Lauva, nevis zina, bet zinā. Es runāju tā, kā es gribu, no tur tu man nepiesienies. Tu jau nezini, tāpēc, kad... Labi, ja tu gribi pasmieties, nu varbūt pasmējies arī par latgaliešiem, kas nepareizi runā, pieņemsim pa ventiņiem, reku man pat māsa jau var pastāstīt, kā ventiņi kā nozgalot. Davai pasmējies pa latgaliešiem. Kurzemē tas ir normāli, nu, tev to vajadzētu zināt. Davai pasmējies pa latgaliešiem, es esmu latgalietis. Nu, es nesmējos par latgaliešiem, es nekad neesmu smējies par latgaliešiem. Nu, bet tu jau pastāsti to pasmējies. Nē, es teicu, ka katrā mums reģionā ir sava veida, pieņemsim, Kurzemē ir savs, pieņemsim, mēs raujam galotnes, tas ir pilnīgi loģiski. Latgaliešiem vispār ir savu valodu, tur arī atšķirās kaut gan, jo tur katra no reģiona atšķirās nedaudz, viņiem tās izloksnes un tādā. Nē, bet klausies, saproti, es nevienā vietā nestāstu to, kā pareizi runāt, bet... Pavisam vienkārši elementāri ir tā lieta to, ka nevis zina, bet zinā. Kādā izloksnē atkarīgs zini? Es zinu, zināt un es zinu. Nu, es nav galvotnes, tas ir pilnīgi normāli. Tu zini, kas ir izloksne? Kas ir izloksne, kas ir vieta vārdi? Būs kaut kas normāli, ja būs kaut kāda bērndāra saruna. Būs normāla saruna vai būs bērndāra saruna? Ja neslēdzās nost, davai, tu esi hosts, davai uztaisi to sakarīgi, vai slēdz nost to bandīti. Davai, ja tevīm parunāsim. Cik es saprotu, bandīti nevar parunāt, tur ir klauns. Nu, pāk, tu taču teici, ka tu ar dzērājiem nevar parunāt. Kad Dēls ir iedzērs, davai parunājam intelektu. O, super. Nu, davai tādēļ jau uzdod jautājumu sakarīgs. No kurienes tu esi tāds būvnieks? No kurienes tu esi tāds rūpnīcu būvnieks? Es neesmu nekāds rūpnīcas būvnieks. Es 9 gadus nostrādāju Vācijas firmā par projektu vadītāju, projektu menedžeru. Nu, tur es visu to apgūvu. Var apstīties ierakst Moller Feuerfest tehniku. Man liekas, vēl kādreiz tur man bildi vēl stāvēja viņiem mājaslapā kontaktos, bet nu jau vairs viņi nav. Nav jēgas. No 2009. gada 19. gada tur vairs nestrādāju. Es aizgāju pilnīgi uz savu biznesu, jo man paralēli no 2011. gada bija sava firma, un tad es beigās ar viņiem izšķīros 19. gada beigās. Kāpēc viņiem izšķīries? Tāpēc, kad es nevarēju pavilkt abas divas, man bija savi, bija paredzēts citādāks, nebija jau paredzēta Covid. Un tad man vienkārši sijā sāka augt, un es nevarēju abas divas amatus pildīt, nevarēju būt projektu vadītājs un savu sijā bīdīt. Un tad es novienojos, noslēdzu 3 gadu ekskluzīvo līgumu ar Moller Feuerfest tehniku, GmbH, OKG un strādāju viņiem kā apakšnieks. Jā, labi. Tad tu ar 9 klasēm tāds tīri reāli gudrs cilvēks esi sanācis. Nu tā sanāk, jā.
Kaut ko esmu iemācījies dzīvēm. Ar 9 klasēm. Nu, beidz, nu nav man 9 klases. Nu, labi, pēc papīriem, ja nevar pat ierakstīt, nebiju nepabeigtā vidējā. Redzi, saproti, ja es būtu zinājis, ka es kādreiz dzīvē iešu publiski, tad būtu pabeidz, bet tā kā es privātajā sektorā, man tas nekad nav bijis vajadzīgs. Izviņķi. Man Vācijā, pieņemsim, paņēma ar 9 klašu izglītību strādāt par projektu vadītāju. Stranna, ne? Jā, stranna. Bet, vienkārši tā, reāli, pastāst man, ko tu reāli māki? Viss kaut ko man vajag, to es māku. Ko es nemāku, to es iemācos. Jā, ko tu nemāki, tu iemācies, bet ko tu māki? Daudz ko. Nu, ko tieši grib zināt? Ko tieši? Es māku mūrēt, es māku metināt, es māku autiņus skrūvēt, es māku zemīti uzart, ja tu gribi no tādām praktiskām lietām. Es 9 gadus tomēr nostrādāju par projektu vadītāju, es māku projektu vadību, esmu izgājis cauri arī, teiksim tā, tēma, kura strādāja, saucās Agņa Pornai Fuķirovka, krieviski, latviski, tas būs uguns noturīgais oderējums, vāciski Feuerfest, Ausmaurunga, angliski refraktorī. Tā ir man tēma, es to māku. Nesatraucās cilvēki, es te izklaidojos, es tāpatām cilvēks ilgi bija noilgojies pēc manis, es vienkārši piedāvāju cilvēkam beidzot izrunāties, varbūt būs miers. Tu taču pats pie manis nāci. Nē, es vienkārši netīšām trāpīju, nē, es nenācu, tu man esi visieši, es nezināju, šis jauns, lai tev kaut kāds konts, jo vispāriet, man liekas, 2 vai 3 ir nobloķēti. Es vienkārši ieraudzīju, domāju, nu piekdienas vakarā var izklaidēties bišķi. Jā, Tu taču pats pie manis nāci. Ja es šodien ienācu, es tik tiešām ienācu, es tev teicu, es ienācu, nu, viss ir ok, tagad es tev vienkārši, bet tu jau man aicināji, es pieslēdzos. Kur tev būs, vai tev rekorda laivas auga, uzcelsim tev uz 200 varbūt pa naktu laivu, kāpēc ne cilvēkiem izklaida? Man neinteresē, bet vienkārši, man interesē reāli tas, ka klausies, pastāst man lūdzu to, kā tu ar 9 klašu izglītību reāli vari pacelt kaut kādā veidā izlabot valsti. Reāli. Es pats to nevaru. Man ir vajadzīga komanda, tāpēc es arī, es partijā neesmu pie suverēnās varas, bet tāpēc man ir vajadzīga komanda, man ir vajadzīga daudz cilvēku ar apkārt. Es zinu daudz lietas, ko es varu izdarīt, bet es visu nevaru izdarīt. Tu vienkārši pastāsti man tā, ko tu ar 9 klasēm vari izdarīt. Nu, tāpatām es ar 9 klasēm varēju 9 gadus strādāt ar cilvēkiem kopā ar 2 augstākajām izglītībām. Kur ir problēma? Paga. Es tev jautāju, bet ko tu ar 9 klasēm vari izdarīt? Nu, neko es nevaru izdarīt. Nu, pieņemsim, ka es neko nevaru izdarīt. Tavās acīs es neko nevaru izdarīt. Ar to, man jau nav jāpārliecina nepārliecināmie, to taču saprotu. Jā. Tos, ko nevar pārliecināt, tos nepārliecināšu. Tas ir vienkārši, tas ir neiespējami. Es zinu, ka es tavu lomu, tavu loģiku, nešķiet tāda interesanta lieta tajā momentā to, kad vienkārši norādīt uz kaut kādām problēmām. Rekur sabrukusi iela, rekur sabrukusi māja, rekur tas. Es to nekad neesmu teicis. Es esmu vienīgais piesēju, paga, bet beidz melot. Nav tā, es vienreiz uztausīju. Jūs visi vienkārši ejat un norādat uz to, ka rekur sabrukuši tas. Nu, ko pagaidi? Es jums vienkārši gribu pateikt to, ka jūs visi ar 9 klasēm ejat un stāstat to, ka rekuri sabrukuši Kur es to teicu? Atrod man kaut vienu video, ko es to teicu. Viens video ir pa ceļu, kur es teicu, kur tik tiešām vajadzētu to Jūrmalas šosei sataisīt, jo tur tomēr brauc ārzem turisti, un tas ceļš, tas krustojums jau, cik es atceros, ka 2002, kā tas bija, 2006? Nu, pagaidi, pagaidi, jau man pabeigta, 2006. gadā, kad es braucu. Krustojums jau bija beigts, jau 2006. gadā. Pagaidi, klausies, saproti, tu pats Vācijā dzīvo, ja? Nu, pīzēts. Es vienkārši pabloķēju te cilvēku, es vienkārši izmantoju momentu, lai es varu liekos nobanot tos, kas ir liek man dzīvē. Nu, un piemēram, tu pats Vācijā dzīvo, un tu reāli... Nedzīvoju Vācijā, es dzīvoju Latvijā. Un Vācijā man vienkārši juridiski es atrodos Latvijā, fiziski es atrodos Latvijā. Juridiski, bet tu atrodos Latvijā, bet kur tu dzīvo? Pieraksts man ir Latvijā. Nu, bet kur tu dzīvo? Šobrīd es uzturos Vācijā. Jā, man ir Vācijā dzīvoklis, šitas ir dzīvoklis ir mans. Nu, jā, nu tātad, ņemot vairāk to, ka tu dzīvo Vācijā,
piesim, tā, kad tu dzīvo Vācijā, tu nejūti to, kā tur ir, kā cilvēki dzīvo. Tur jau tā lieta dēļ, ka es jūtu. Tur jau tā lieta, ka es jūtu, un es redzu, ka ir ļoti milzīgs problēmas, ko var darīt. Pieņemsim, vielas piemērs, tu saki, ko var darīt. Es jau esmu to teicis, mums, ja mēs pieņemsim izdarīt sakārtot to pašu elektrības tirgu, pieņemsim tie paši Hesi, kur pēc vācu datiem Hesa enerģija izmaksā kaut kādas no 3 līdz 4,7 centus, vai ne, visā mūža cikla garumā. Tas ir 3, ja uzbūvē jaunu, 4,7, ja ir jāpagarina mūža cikls, vai ne. Iedomājies, kāpēc mēs nevarējām, pieņemsim, to vācu variantu atvest uz Liepājas metalurgu vietā uzlikt, lai cilvēkiem būtu darba vietas, lai ekonomikā būtu nauda plūst iekšā, lai nodokļi nāk iekšā. Kur ir problēma? Es tam neredzu šķēršļus, tikai politiskās gribas. Es tev gribu pateikt to, ka piesi man ir vācieši, kur ir īpašnieki vēja turbīnām. No. Un viņi reāli uz vienu momentu berzēja rokas, bet tu diez, bet kāda peļņa, bet tas nebūs ilgi, bet vienkārši pīķi. Jā, viņiem ir peļņa. Ar vēja turbīnām baigi griežās piķis, jo valsts jau dod subsīdijas, dotācijas. Viņas, pieņemsim, man te patām ir blakus vēja parka, kas stāv. Viņi ir 90% gadījumos stāv, bet maksā dotācijas par viņiem valsts. Tas labs biznes. Kādas dotācijas? Atver, takšā es tev varētu dāt pagaid, kur man nav tas otrais telefons, man nav WhatsApps pie rokas, es kaut kam sūtīju. Paklausies. Ir viena mājaslapa, kur visi šitie dati ir uzrakstīti, cik procents piemaksā, cik patiesībā izmaksā un cik no tiem sēdz valsts nodokļu maksātāji. Saproti, es tev nerunāju par kaut kādām dotācijām, ne pa ko. Es tev vienkārši saku to, ka reāli viņam vēja turbīna griežās, un viņi saka to, ka pīdz, kāds nav, piķis nāk. Jā, tāpēc, ka tas ir loģiski, tāpēc, ka milzīgi tas dārgi izmaksā, un pa to maksā. Tāpēc, ka es nemaldos, man liekas, kas dārgi izmaksā? 17 centi maksā kilovats. Pagaidi, kas dārgi izmaksā? Varētu sāksim ar to, ka pats process. Tu pats pateici to, ka dārgi izmaksā. Kas dārgi izmaksā? Izmaksā dārgi tas, ka viņu nevar utilizēt pēc tam. Pieņemsim, tas pamats paliek betons iekšā un visur. Pagaid, jā, dārgi izmaksā, bet kas dārgi izmaksā? Pagaid, es tev stāstu, tu jau nepieņem atbildi. Pagaid, tu jau runā, un vienkārši neatbild pats par saviem vārdiem. Bet es tev stāstu, es tev varu izstāstīt, man te uzzīmēt zīmēm, kā ir uzbūvēts vēja ģenerators, kā izskatās. To jau daudz nezinu. Ot ir vēja ģenerators, ir propellers, es to uzzīmēšu vienkārši. Un to, ko visi aizmirst, ir pieņemsim zeme. Un zem zemes ir milzīgs betona pamats, milzīgs. Šādi apmēram izskatās tas dzīvē. Šito nekad ārā nevar dabūt. Ja viņš ieņem ārā, tad viņš vairs neatmaksājās. Propellers arī nevar utilizēt. Vienīgais, ko var utilizēt, ir šitas te metāla karkas pats. Ko tu gribi to pateikt? To, ka tas nav, ka vēja ģeneratori nav zaļi. Viņi ir zaļi tikai tad, kad tas betona klucis paliek zemē. Jo viņi nevar izņemt ārā. Jo ja viņam jāizņem tas betona klucis, cik viņš ir 50 metru diametrā un 7 metru dziļumā, krač 1000 kubie betons vien. Tad, ko darīsim? Un cik viens kups, 1 tonna, man liekas, bija 200 kg CO2, kas tiek, kā saka, izšķērdēti. Tad, ko mēs darīsim? Šausim lūsīšus un vilciņus? Kāds tam sakars ir? Mēs runājam par vēja ģeneratoriem. Nē, tas ir to zaļo tādu, to, ka tā tev vismaz ir augstākā izglītība, jo, lai es zinu, ar ko es runāju. Jā, man ir augstākā izglītība. Kā tu nezini to, kā vēja ģenerators strādā, kā viņi uzbūvēt ar augstākajiem izglītībām? Kā tu to nezini? Kāpēc tu pa lūsīšiem, pa kaķīšiem runā, ja tev ir augstākā izglītība? Pagaidi. Pa lūsīšiem kaķīšiem. Kā vēja ģenerators strādā? Es tev nevaru izstāstīt pašu procesu, bet tāpatām kā uz elektromagnēti, tu taču zini, ka ir tinumi, ir magnēti un tāda grāvs, tas ražo, man jāstāstī, kā ģenerators strādā, tu pats nezini to, liecies mierā, tev taču augstākā izglītība. Man tev jāuzzīmē, jo kā tas izskatās, kā izskatās vēja ģenerators no iekšpuses, kas tiek griezts un kas tur ir spols kāds un kāda ir magnēti, Tev ar augstāko izglītību tomēr to vajadzētu zināt arī. Tev tāds jautājums nevajadzētu uzdot man. Īstenībā es domāju, zināt to, kādi būtu reāli tādi ģeneratori, reāli magnēti un vispārējais.
Nu, labi, ko tad tu gribi zināt? Labi, tu to nezini, es tev izstāstīju. Paņem, pie princips ir tāds pats, ka ģenerators ir ģenerators. Tur ir princips vienāds. Ierakst Google, kā strādā ģenerators. Ģenerators strādā tieši tāpat kā bērni. Nē, labi, ok. No. Un tikai saproti, nav jau jēga runāt par kaut ko tādu, par ko tu nezini. Un vienkārši tāda... Nē, es arī par visām tām nerunāju. Es runāju par lietām, kurām es zinu, kuras es izprotu arī. Protams, es nerunāju par daudzām citām lietām. Es nerunāju. Ko tu zini? Es runāju patiesībā par 3 lietām. Par politiku, par militāro tēmu un par zaļo tēmu. Es jau par daudz citu neko vairāk nerunāju. Par politiku, ko tu zini? Ko tad? To, ka Latvijā nav politikas. Tā, kas mums ir, pieņemsim, ārlietu ministrs, tas nav ārlietu ministrs. Ja ārlietu ministrs atkārto to, ko visa Eiropas ārlietu ministra atkārto, tad tas nav ārlietu ministrs. Tad tas vienkārši kā saka, izpildu. Ko to savām 9 klasēm zini par politiku? Politika ir varas iegūšanas process. Ko tu ar savām 9 klasēm zini par politiku? Nu, es tev tikko pateicu definīciju. Ko tu ar savām 9 klasēm? Bet es tev tikko definīciju pateicu. Politika ir varas iegūšana. Tā ir vara. Tas ir vai vienas cilvēka vai cilvēku grupas mērķa sasniegšana caur politiskiem mērķiem. Ir varas iegūšana, lai kaut ko politiski jāmaina, jāiegūst vara ir. Tajā pašā Eiroparlamentā es viņu varu iegūt, jo es tomēr zinu tos pašus vāciešus. Es zinu, ka vāciešiem ir 69 balsis, mums ir 9 balsis. Ja tu kaut ko gribi sasniegt, tad ir jāvienojās ar vāciešiem. Nē, bet tu saproti to, ka tev piesprā un reāli to, kas tevi klausās. Nu, reāli, kas tevi klausās? Nu, ne jau tu to es zinu, jā. Nē, kaut gan tu arī klausies. Es jau zinu, ka bandīti visi jūs klausās. Es nezinu, ot jūs visi mani klausās. Un tur jau tas pats smieklīgākais, ka jūs jau paši visi klausaties, un tas nav smieklīgi. Nē, klausies, sāksim ar to, ka tu jau esi mani nobloķējis, ja? Tu jau esi mani nobloķējis. Nu, bet te jau, ja tu uzvestos tā kā cilvēks, es tev nebloķētu. Ja tu, pieņemsim, šādi ar maniem runātu, nevis tur ķengātos vai, pieņemsim, izplatītu visu to, ja, pieņemsim, es saku, es būtu gatavs aizmirst un dzīvot normālu dzīvi. Jo man visa šitas te murks, kas tagad nāk pār, tas viss ir liekas. Man tas viss nav vajadzīgs. Davai, vienkārši aizmirsīsim visu to, kas ir bijis. Vienkārši parunāsim, kā ir, reāli pat dzīvi. Nē, par dzīvi es ar tevi nerunāšu. Mēs neesam čomi. Sorry, čau, draugs, bet mēs neesam tādi draugi, lai mēs varētu par dzīvi ar tevīm runāt. Tur ir tā lieta, bet es jau neesmu tas, kurš tevi nobloķējis. Jā, es esmu bloķējis, es esmu viss nobloķējis bandīts, jo viņi jau neko labi saproti, ja cilvēki nāk katrs laiku. Tu jau esi tas, kurš mani nobloķēja. Tu jau esi tas, kurš mani nobloķēja. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tu slikti uzvedies. Es ķengāju. Tāpēc, ka tu ķengā man, saproti, man ir pavisam elementārs, paklausies, Dēl. Tu ļauj vismaz atbildēt, ja tu uzdod jautājumu, vismaz ļauj atbildēt. Un vismaz parāda, ka tev ir augstākā izglītība un iemācies vēst diskusiju. Labi. Tātad kāds bija jautājums? Kāpēc esi nobloķējis? Tāpēc, ka tu, šī paša tavu strīdu, neesi gatavs runāt, tu jau gribi ķengāties. Un šī ir pirmā reize, kad es esmu tev piespiedis kaut cik loģiski runāt. Jā. Labi, nevajag pastāsti, bet to reāli, kādi ir tavi reāli plāni, kā izvest Latviju no tās dziļās bedres, kurā paši mēs nevaram no viņas vairs izkārpīties. Ir jāmeklē jauni partneri, nevis jauni partneri, bet mans galvenais mērķis būtu tomēr piespiest Eiropas Savienībai vairāk pievērst uzmanību Latviju, teiksim tā, Eiropas Savienības ārējai robežai. Lai nav tā, ka šobrīd, mēs šobrīd NATO sargā, mēs esam NATO, un tas ir pilnīgi normāli un loģiski, bet tikai man liekas ļoti dīvaini, kad mēs maksājam NATO milzīgu naudu, lai Berlīnē vācieši varētu mierīgi gulēt, un mēs vēl ņemam no pensionāriem visiem naudu par to. Nu, tas nav loģiski. Ja, pieņemsim, viņi izvieto šeit savu tehniku, tad lūdzu, lai viņi silda ar mūsu ekonomiku. Tas ir jāpiespiež. Šobrīd sanāk tā, ka tikai pāris cilvēki lobbyisti uz to visu pelnu, un vispārējie brauc prom. Un tu pats zini, ka cilvēki brauc prom. Šobrīd aizsācies ir braukšanas vilks, es varētu atvērt stat.gov.lv, cik jau aizbraukuši pagājuši gadu, es neesmu skatījies.
Jā, bet un piesim viena no tavām, un tāpēc Šlestera problēma ir tā, ka mums ir demogrāfija. Nu, tā ir problēma, jā, bet to nevar atrisināt, pārdurot prezervatīvus. Tas ir jāatrisina ekonomiski, ir jābūt, pieņemsim, tajos pašos 80. gados. Tu man liekas, arī kaut kur paklausies. Ļauj atbildēt, es tev ļauju, tu man uzdod jautājumu, ļauj vismaz atbildēt. Tu man liekas, arī es pieļauju vai no 90. gada, vai no 80. gados dzimis. Nu, tā starp citu. 80. Es uzmanīju, es tev pēc balss uzmanīju. Tā tad attiecīgā, kāpēc mēs tik daudz toreiz dzimām? Es uzdevu vecākiem jautājumu, kāpēc mums toreiz mēs dzimām, kāpēc bija tādas demogrāfijas. Pastāsti, kāpēc mēs tik daudz dzimām? Tāpēc, kad cilvēkiem bija pārliecība, ka rīt būs arī nākotne. Tagad jau visi ir nedzims bērni, kas baidās no nākotnes, ka nebūs. Ka nevarēs parūpēties. Tas elementāri, tās ir bailes no tādas, jo cilvēki, teiksim, tā, kas nevar... Jāni, pastāsti, kāpēc tev nav bērnu? Tāpēc, ka nav sanācis. Es biju precējies un es sapratu, ka nebūs izšķīros. Nu, nesatraucies, es vēl paspēšu. Man tev jānobloķē kaut kas saka, sorry. Man jābrē, no iefrīzojas, labi, nebloķēšu, iefrīzojas. Bet Jāni, pastāsti, kāpēc tev nav bērnu? Tāpēc, ka nav sanācis. Labi, pagaidz līdām nenobloķēšu, es līdz pēc brīdi pagaidu. Kaut kā es nevaru uzrakstīt komentāru, nofrīzojusi. Nu, labi, man nav bērni, tāpēc, ka nav bērni. Es biju precējies, izšķīros, un es sapratu, ka nebūs iespējas. Es cik 29 gadi, kad apprecējos, man liekas, bija vai 28, neatceros. Un es 5 gadus viņu nodzīvoju, sapratu, ka nebūs, un neesmu līdz tam pagaidām nopietnas attiecības veidojis, jo man tam nav īsti pagaidām vēlms, un man ir citi mērķi. Un arī tā paša bērni, pieņemsim, ja tu gribi iet politikā nopietni, tad arī pateiksim, pēc tam pašam Ulmanim, viņam taču, man liekas, bērni nebija, vai ne? Nu, bet klausies... Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tu esi brīvāks, tu vari vieglāk lēmumus pieņemt, jo tev nevar nevis šantažēt caur bērniem un tādā gar. Tāpēc jau te daudzi ņemās un ārdās, ka netiek man klāt. Tāpēc tev nav bērni, tāpēc, ka tu gribi būt brīvāks, vai ne? Nē, brīvāks, nē, priekš ne tādā ziņā. Es gribu bērns, es zinu, es zinu, ka man tuvākajos, es ceru, ka tuvākajos 5 gados tas arī sanāks. Un, bet, tas ir liktenis tomēr, tas nenotiek tā kā visi. Daudziem cilvēkiem nav bērni, daudzām sievietēm. Un tu zini arī 80. gados, paklausies tagad, 80. gados tiem, kas ir dzimušiem, daudziem ir, arī es skatos savus klases biedrus un kursa biedrus, daudziem nav bērnu, ļoti daudziem.